Hokeja laukumos Jānim Spruktam nekad nav bijis izteiktu elku. Bija spēlētāji, kuru sniegums simpatizēja, taču nevienu viņš īsti nevēlējās kopēt. Ja nu vienīgi lielākās simpātijas tika veltītas hokeja karalim Veinam Gretzkim. Pirmais nopietnais pagrieziena punkts lielajā hokejā pienāca pateicoties Haralda Vasiļeva drosmīgajai iniciatīvai. Savu vārdu aizlika arī Artūrs Irbe. Treneris izvēlējās jauno latviešu puiku iekļaut valsts vienības sastāvā braucienam uz 2000. gada pasaules čempionātu Sanktpēterburgā. Tā bija nonākšana īstā skolā starp pieredzējušajiem padomju laiku Rīgas Dinamo veterāniem un Latvijas hokeja zvaigznēm, kuru uzvārdi liekus komentārus neprasīja. Tajā pašā vasarā sekoja nākamais loģiskais solis - Nacionālās hokeja līgas drafts. Saulainās Floridas klubs Panthers izvēlējās Spruktu ar kopējo 234. numuru. Šķita, ka karjera uzņem pareizos apgriezienus, tomēr drīz vien iestājās klusuma periods, kad interese par Jāni noplaka. Pat vēlāk, kad izlasi pārņēma Kurts Lindstrēms, sākotnējā atzinība mijās ar skeptiskām runām aizkulisēs. Mēļoja, ka Sprukts neprotot ne īsti spēlēt, ne arī pareizi slidot. Pats hokejists gan par savu specifisko slidošanas stilu nekad nav pārdzīvojis. Jā, iespējams, tas nebija vizuāli tik estētisks, kā kādam augstākās klases zviedru meistaram, kurš slidošanas tehniku ideāli slīpējis kopš bērnības, taču efektivitāte no tā nezuda. Jānis uzskata, ka jaudas un starta ātruma ziņā viņš nevienam nepiekāpās. Protams, hokeja virtuvē vizuālais iepakojums spēlē lielu lomu, un ar elegantāku slidojumu viņš skautu acīs būtu tīkamāks hokeja produkts, lai gan Sprukta spēks slēpās citur. Pirmā īstā aizokeāna pieredze sākās junioru līgā QMCHL, pārstāvot Akadiju Bathurst Titan vienību. Debijas regulārā sezona izvērtās iespaidīga. Jānis kļuva par komandas otro rezultatīvāko spēlētāju. 63 regulārā čempionāta mačos viņš sakrāja 79 punktus, gūstot 35 vārtus un atdodot 44 piespēles. Arī izslēgšanas spēlēs latvietis gāzes pedāli nepiebremzēja, 16 mačos pievienojot vēl 22 punktus. Sprukta gadījums ar slidošanu ir klasisks hokeja piemērs, kad skauti bieži vien palaiž garām spēlētājus, kuriem nav perfektas tehnikas attiecīgajos rādītājos, taču Jānis to kompensēja ar izcilu spēles izpratni, augumu un darba spējām. Junioru līgā Sprukts ātri vien saprata, ka hokejs dīķa otrā pusē nav iedomājams bez asumiem. Jau tolaik būdams ražants un fiziski spēcīgs, Jānis nebaidījās no pirmajām nopietnajām sadursmēm un kautiņiem. Reiz viņam iznāca saķeršanās ar vienu no līgas kaušļiem. Latvietis šajā dūru izvicināšanā jutās diezgan komfortabli. Interesanti, ka vēlāk liktenis abus saveda kopā vienā komandā, un bijušais pretinieks neslēpa izbrīnu par to, ka eiropietis jau pašā sākumā spējis izrādīt tik vīrišķīgu nepiekāpību un pretestību. Līdz ar rūdījumu šajā posmā nāca arī pirmā lielā vilšanās, kas iespējams kļuva par izšķirošu punktu visā viņa turpmākajā ceļā. Komanda nespēja kvalificēties memoriālajam kausam. Ziemeļamerikā šis turnīrs ir jauniešu hokeja olimps, skatuve, uz kuras spēlētāju talants tiek izgaismots vispilgtāk. Tā ir vieta, kur hokeja sapnis var iegūt pavisam citu lidojumu. Jānis vēlāk sasniedz NHL, un par šo arī ir šis stāsts, taču neizmantotā iespēja junioru gados atstāja nospiedumu gan atmiņās, gan karjeras potenciālajā attīstībā. Pats hokejs šobrīd vērtē visai palākās krāsās. Mani nodraftēja tikai 8. kārtā. Uzskatu, ka karjera būtu ievirzījusies citādi, ja 2002. gadā būtu uzvarējis Kvebekas junioru līgā un iekļuvis memoriālajā kausā. Uzmetot aci uz tā laika Akadiju Titan sastāvu, no 10 rezultatīvākajiem Jāņa debijas sezonas spēlētājiem tikai retais spēja izveidot vērā ņemamu profesionālo karjeru. Tikai daži vēlāk spēlēja Francijas vai Austrijas čempionātos, bet Amerikas hokeja līgas AHL līmeni neskaitot Spruktu sasniedza tikai viens slovāku aizsargs Miroslavs Durāks, kurš tur aizvadīja tikai vienu vienīgu maču. Jānis bija vienīgais no visas tās puišu grupas, kuram izdevās atvērt hokeja augstākās virsotnes durvis. Viens no lielākajiem dzinējspēkiem Jāņa ceļā bija leģendārā uzvara pret Baltkrieviju olimpiskās kvalifikācijas turnīrā Rīgas sporta pilī. Tās neticamās emocijas un hokeja trakums, kas valdīja tribīnēs, deva nepieciešamo enerģijas lādiņu, lai nesabrūk
spruktu grūtākos brīžos un turpinātu tiekties augšup. Šis pacēlums nes augļus jau nākamajā sezonā, kad sprukts kļuva par Somijas čempionu HPK kluba rindās. Regulāro sezonu viņš noslēdza kā viens no 5 rezultatīvākajiem spēlētājiem komandā. Tajā gadā HPK uzbrukuma līderis bija Ville Leino, vīrs, kurš vēlāk NHL aizvadīja 6 sezonas un Buffalo Sabres sastāvā. Uzspēlēja kopā ar citu latviešu hokeja zvaigzni Girgensonu. Jāpiebilst, ka tajā pašā uzvaras sezonā Somijā kopā ar Jāni par čempionu kļuva arī Kaspars Sastašenko, kuram savas karjeras laikā arī izdevās uz kādu laiku pierakstīties Nacionālajā hokeja līgā. Ziemeļamerikā mīl uzvarētājus, un pēc triumfa Somijā 2006.07. gada sezonā Jānim pavērās katra hokeista sapņu iespēja nostiprināties pasaules hokeja mekā ar divvirziena līgumu kabatā. Taču, ierodoties Floridā, viņu piemeklēja zīmīga un nepatīkama ķibele. Hokeista forma nebija atceļojusi līdz ar viņu. Pirmais iespējas sportā un dzīvē bieži ļoti izšķirošs, un spruktam nebija iespējas to atstāt tādu, kādu viņš pats un kluba vadība būtu vēlējusies. Gandrīz nedēļu trenējoties pilnīgi neierastā, svešā ekipējumā, ir neiespējami parādīt savas labākās kvalitātes, konkurējot ar pasaules elites spēlētājiem. Pēc aptuveni 2 nedēļām Floridas nometnē Jānis tika nosūtīts uz farm klubu AHL. Atliek tikai minēt, ja ekipējums būtu atnācis laicīgi, iespējams, viss būtu ievirzījies nedaudz citā gultnē jau tajā rudenī. Jānis pieņēma situāciju, turpināja cītīgi strādāt un gaidīt savu izdevību Amerikas hokeja līgā, pārstāvot Rochestras Americans. Debijas gadā viņu iespēlēja vienā maiņā ar 2 labiem hokeistiem - amerikāni Drew Staffordu un kanādieti Clarku Makartūru. Tieši Makartūrs sezonas beigās kļuva par komandas regulārās sezonas rezultatīvāko spēlētāju un vēlāk izveidoja ļoti pieklājīgu NHL karjeru, aizvadot vairāk nekā 500 spēļu. Savukārt Staffords lielajā līgā nospēlēja pat 841 maču, lielākoties Buffalo Sabres organizācijā. Tas tiešām parāda, cik augsta līmeņa un milzīga potenciāla spēlētāju vidū Jānis ne tikai spēja turēt līdzi, bet arī sevi pilnveidot ceļā uz NHL. Pirms sezonas pārbaudes spēlē pirmos vārtus Jānis Sprukts Floridas Panthers labā, guva izbraukuma spēlē pret Detroitas Red Wings, pārspējot leģendāro čehu vārdsargu Dominiku Hašeku. Pie pirmā punkta NHL regulārajā čempionātā latvietis tika rezultatīvu piespēli uzvarā pret Ņujorkas Rangers, bet pirmā oficiālā ripa regulārās sezonas ieskaitē tika ieraidīta Tampa Bay Lightning cietoksnī. Nemazāk svarīgs faktors Jāņa sekmēm bija AHL gūtā uzticība. Viņam izveidojās lieliska saikne ar Amerikans treneri Rendiju Kanivortu. Atrastais kopsaucējs ar vadību ātri pārvērtās rezultātā uz tablo. Nāca punkti, un līdz ar tiem auga arī Jāņa status un vērtība kolektīvā. Sezonu farm klubā latvietis noslēdza kā komandas otrs rezultatīvākais spēlētājs, 58 mačos sakrājot 59 punktus, 18 plus 41. Zīmīgi, ka tajā gadā Sprukts rezultatīvitātes ziņā aiz sevis atstāja latviešu līdzjutējiem pazīstamus hokeistu uzvārdus Maiku Iguldenu, Marku Hartiganu, Kailu Vilsonu un Robu Šrempu. Tāpat Jānis pārspēja tā laika Baltkrievijas hokeja spīdekļus Mihailu Grabovski un Andreju Kostīcinu. Kopumā šajā Ziemeļamerikas kampaņā Sprukts NHL paspēja aizvadīt 13 mačus, sakrājot 3 punktus. Ceļš uz patstāvīgu vietu sastāvā bija problemātisks, tā kā Jānis nebija vietējais spēlētājs, viņam bija jābūt nevis vienkārši labam, bet galvas tiesu pārākam par konkurentiem. Ziemeļamerikā pie vienāda snieguma priekšroka gandrīz vienmēr tiek dota kanādietim vai amerikānim. Lai tiktu pie lielāka spēles laika, Jānim bija ne tikai jādominē AHL, bet arī, lai cik skarbi tas neskanētu, jāgaida konkurentu savainojumi galvenajā komandā. Tajā sezonā apstākļi Panthers nometnē nesakrita par labu latvietim, un iespējas regulāri spēlēt lielajā līgā kļuva arvien šaurākas. Pēc vienas sezonas Somijas augstākajā čempionātā, kur Jānis demonstrēja stabilu sniegumu Luko rindās, viņš nolēma savam NHL sapnim dot vēl vienu pēdējo iespēju. Vērojot situāciju Floridas Panthers nometnē, šķita, ka iespēja būs savainojumu dēļ. Uz galveno komandu tika saukti spēlētāji pat no austrumkrasta hokeja līgas. Sprukts saprata, ja nemēģināsi, nekāds pats no sevis
sevis neatnāks. 2008.09. gada sezonā Jāņa otrajā piegājienā kolektīvam pievienojās arī leģendārais latviešu aizsargs Kārlis Krastīņš. Komandas ģenerālmenedžeris Žaks Mārtiņš neslēpa prieku par Sprukta atgriešanos, sakot: "Mēs esam priecīgi, ka Jānis nolēmis atgriezties Pantēras sistēmā. Viņš jau ir pasmaržojis NHL gaisu un saprot, kas nepieciešams, lai šeit nostiprinātos." Kamēr ģenerālmenedžeris redzēja Jāni organizācijā, galvenajam trenerim Pīteram Deboram bija cita vīzija par un ap komandas kodolu. Liktenis hokejistam piespēlēja kārtējo pārbaudījumu. Sprukts ieradās nometnē teicamā sportiskā formā, taču vienā no pēdējiem pirmssezonas treniņiem viņš traumēja kājas muskuli. Tas bija liktenīgs pagrieziens. Lai gan līgumā bija atrunātas vismaz 20 spēles lielajā līgā, beigās izdevās aizvadīt tikai vienu maču. Pārējo laiku Jānis pavadīja AHL kā mierinājumu pēc līguma nosacījumiem, saņemot tikai algas starpības kompensāciju. Otrais gads Ročestrā vairs nebija tik spožs, lai gan Jānis joprojām bija produktīvs. 59 mačos sakrāti 47 punkti. Visa Amerikans komanda piedzīvoja lejupslīdi. Vairākas nepatīkamas zaudējumu sērijas gandrīz pilnībā aizvēra durvis uz izsaukumu pie Pantērām. Problēmas sakne nebija tikai meistarībā, bet gan profesionālajā attieksmē. Vairāki komandas biedri pret sportisko režīmu un disciplīnu izturējās pārāk brīvi, kas pilnībā nonāca pretrunā ar mērķi sasniegt NHL. Šo smago sezonu nedaudz izglāba tikai veiksmīgā kvalifikācija Vankūveras olimpiskajām spēlēm. Diemžēl Ziemeļamerikā bieži vien sportiskais princips piekāpjas biznesam. Priekšroka tiek dota hokejistiem ar augstākiem drafta numuriem un ietekmīgākiem aģentiem, pat ja viņa sniegums uz ledus nevienmēr to attaisno. Eiropas late bloomeriem, spēlētājiem, kas atveras nedaudz vēlāk, NHL sistēma bieži ir nepateicīga. Ja tu neesi pirmās vai otrās kārtas drafts, tev jālaužas cauri dubultam barjeru slānim. Apzinoties, ka 27 gadu vecumā lielākā daļa profesionālās karjeras jau ir ielikta pamatos, Jānis sāka raudzīties uz hokeju arī no racionālās puses. Sportista mūžs ir īss un iespēja sevi nodrošināt nav bezgalīga. Tas ir faktors, kas skar ikvienu, kurš nav sasniedzis super vai megazvaigznes statusu, taču šis Ziemeļamerikas posms viņam dāvāja iespēju būt uz viena ledus ar vairākām lielām hokeja zvaigznēm. Savā debijas sezonā Floridā Jānis saskārās ar tādām personībām kā Olī Jokinens un Jozefs Štumpels, Slovāku spēlētāju, ar kuru savulaik par vietu sastāvā Bostonā cīnījās cits Latvijas hokejists Griša Paņķiļējevs. Turpat bija aizsargs Džejs Baumīsters, kurš, neskatoties uz savu zvaigžņoto statusu, atstāja ļoti cilvēcīgu un patīkamu iespaidu. Spruktam izdevās uzspēlēt kopā arī ar Villi Peltonenu, pāragri aizgājušo Baltkrievijas hokeja leģendu Ruslanu Saleju, kā arī ar tādiem kanādiešu grandiem kā Džo Ņūvendaiks un Tots Bertucī. Īpaša nodaļa Jāņa atmiņās ir Kārlis Krastīņš. Redzot Kārļa attieksmi pret darbu, kā viņš treniņu nometnē strādāja papildus, nezaudējot vienkāršību ikdienas ritmā, kļuva skaidrs, kāpēc dzelzsvīrs Ziemeļamerikā izvadīja tik labu karjeru. Tomēr ne viss Amerikā griezās tikai ap sausu aprēķinu un smagu darbu. Jānis bija patīkami pārsteigts par kluba attieksmi brīdī, kad viņa ģimenē tika gaidīts pieaugums. Ziemeļamerikā šāds notikums ir svēts. Viss fokus tiek pārvirzīts uz ģimeni, un kluba vadība un treneri to pilnībā respektē. Šāds žests radīja fundamentālu uzticību un pozitīvu gaisotni kolektīvā. Savelkot kopā sauso statistiku, 2 sezonu laikā Amerikas hokeja līgā, Jānis Sprukts iekrāja 117 spēļu bagāžu, gūstot 34 vārtus un atdodot 72 piespēles, kopā 106 punkti. Savukārt hokeja augstākajā virsotnē NHL latvieša kontā 14 spēles 2 piegājienos, 1 gūti vārti un 2 rezultatīvas piespēles.